Changer Latvija. Šodien priekš jums gatavoju ļoti foršu video. Šitais arī būs tas video. Ļoti interesants, tā kā skatāties līdz galam. Mums te process ar pārbraukšanu ar mebelēm vēl joprojām tukšs. Šeit tikai divānu atveda, televizoru atveda. Vienkārši bardaks, bet neko darīt. Visam ir savs process. Šodien gribu, par to konkursu vakar arī. Mēs jau šeit esam 6000 latvieši. 6000. Vau, priekš Latvijas tas ir ļoti daudz. Tā kā apsveicu tos, kuri ir šeit, jo te mainīsies cilvēkiem spēle un dzīve. Tie, kuri reāli klausīs, tie, kuriem ir tas interesanti, un tie, kuri kaut ko darīs. Tāpēc arī vakar uztaisījām konkursu, kurš tur Instagram storijā ietāgos par Game Changer pastāstīs. Arī būs šodien balvas, tā kā aizsūtīšu, izvēlēšu 5 random cilvēkus, aizsūtīšu katram pa 200 USDT. Bet to vakarā izdarīsim. Tagad gribu ierakstīt video un iedot jums informāciju un tādu kā padomu, kā arī solīju, ka ekskluzīvi priekš jums šeit iekšā latviešu valodā dot kaut kādu iemaņas un saprašanas par to, kā vispār notiek pareizās darbības biznesā, kā notiek vispār, ko ir jādara, lai, teiksim, ar kaut ko sākt. Kas ir jādara cilvēkam, kuram, piemēram, šodien ir 16 gadi? Ko ir jādara cilvēkam, kuram ir 25 gadi, viņš kaut ko strādā kaut kādā vietā, nezinu, Latvijā, tur viņš grib kaut ko, varbūt viņš jau pelna tur pāris štukas mēnesī, un viņš grib mainīt to dzīvi. Viņš grib pēc kaut kādiem gadiem dzīvot tādā pašā veidā, kā Tomas Krālovs. Un kā cilvēks, kurš arī esmu no pļauniekiem, kāda ir tā starpība, kā nokļūt no pļauniekiem, kengaraga, alūksnes, tā tālāk, un kā var dabūt to iespēju. Tā kā šodien, tas Game Changers viss principā tam ir arī domāts, un tā iekšā tam produktam Game Changerī būs visas tās zināšanas, kuras man ir. Bet pagaidām, kamēr tā produkta vēl nav, viņš būs pēc pāris nedēļām, jau pie viņa strādā ļoti daudz cilvēki. Viņš būs ļoti krūts, bet pagaidām gribu jums šī waiting listā, šī kanālā dot kaut kādu, value un kaut kādu dot jums kaut kādu vērtību un padomus un informāciju un savus stāstus un savas dzīves, kur jūs varētu jau sākt saprast, kā tas viss strādā, uz ko ir jāskatās, kā ir jātīstās un tā tālāk. Tā kā šodien, ja jūs neredzējāt vakardienas video uz 20 minūtēm, es iesaku viņu pastīties. Tur vairāk es stāstu par to, kas ir Game Changers, kam viņš ir domāts, kas tur iekšā būs un tā tālāk. Bet šī video es gribu jums izstāstīt savu ceļu, reāli no kā es sāku, kā mans ceļš izskatījās, un kurās vietās bija man tāds breakthrough moment, teiksim, kā es izrāvos, man bija pāris momenti dzīvē, kuras reāli biju tā saucamais quantum leaps, kuras reāli vienkārši spēru nereāli milzīgu soli uz priekšu. Es daudzus gadus strādāju, lai to soli kaut kādu sasniegt, bet bieži vien ko es esmu pāris, arī varat pat pierakstīt sev, ka jebkurš success dzīvē, viņš nenotiek vienā dienā. Viņš vienmēr ir process. Un tas process dažreiz, viņš var būt tik sarežģīts, viņš var būt pat kaut kā bišķiņ bailīgs un pat sāpīgs, bet vinnē tie, kuri turpina iet pa to ceļu, viņi iet, viņiem visi saka, ka viņi ir debīli, ka tas nav iespējams, ka tā ir visa huņa, un viņiem varbūt būs kaut kas nesanāks, viņi kaut ko viņi padirsīs laiku, viņi var padirst naudu, un tad tie cilvēki, kuri viņiem kaut ko tur teica, viņi vēl vairāk smiesies, un tas ir vienmēr tā. Es esmu caur to gājis, reize aiz reizei. Tas pats arī komentāros, vēl joprojām sociālajos tīklos. Zini, ka tu kaut ko reāli centies darīt, jebkurā līmenī, mazākā līmenī, no pašas nulles, vai ka tu jau esi augstākā līmenī, būs apkārt cilvēki, kuri vai nu vienkārši viņi netic paši sevi, viņi netic tevī, viņi netic nekam, un viņi smējās, viņi saka, ka tā ir visa huņa, ka tu esi debils, No paša sākuma parasti tā būs visdrīzamāk. Iespējams, ja ģimene ir bišķiņ jocīga, tad tā būs, vai vienkārši, ne jocīga, laikam nepareizi pateicu. Ģimene,
kurai nav nekādas saprašanas. Ja, kad ģimene, kur arī strādā žurku sacensībās, viņi ierivot no 9 līdz 5, maksā nodokļus, dzīvot, staigā pērk produktus Maksimā, un tā jau nodzīvoja visu dzīvi. Protams, viņiem nekādas citas dzīves pat galvā nevarētu būt. Viņi pat nevar iedomāties, ka kaut kas savādāks varētu vispār teorētiski būt. Tāpēc tādās ģimenēs, diemžēl, bieži vien būs tā, ka tie pat radinieki varbūt smiesies, teiks, ko tu esi dolbujops, ko tu nodarbojies, sāk strādāt ar kaut ko citu. Un man paveicās, man ģimenē tā nebija. Es izaugu bez tēva, man bija tikai māte un vecmāmiņa, kuri man iedeva visu, ko viņi varēja. Ja? Un, teiksim, mana māte, viņa vienmēr bija kaut kāda tāda vairāk open-minded. Jā, viņa vienmēr teica, jā, dēliņ, tu varētu sanākt, tu vari šito pamēģināt. Viņai pašai nebija nekāda izglītības, viņai nebija nekādas lielu ienākumu nekad, un tās zināšanas viņa nekāda nebija. Viņa man nepateica, tā tev vajag nodarboties ar tradingu, finansēm, vēl ar kaut ko. Viņa nekad man to neteica, jo viņa pat to nezināja. Viņa pašai, kad mans tēvs bija aizgājis no ģimenes, viņa pati strādāja uz 3 darbiem bez izglītības un mēģināja, un mums tāpatās bija laiki, kad nebija ko ēst. Tā kā pat viņa strādāja uz 3 darbiem. Tā kā, es nezinu, ko viņa tur pelnīja, vienkārši 3 kapeikas. Tā kā parasti tādās ģimenēs ļoti grūti kaut ko vispār pat iesākt, jo tā ģimene vai tie draugi vai tie cilvēki apkārt visdrīzāk būs pret. Jo viņi paši, vai nu viņi vienkārši netic, vai nu, un tas arī ir ļoti nopietni šeit, vai nu viņi baidīsies, ka jums sanāks, un tad viņi baidīsies, ka viņam būs nereāla skaudība. Ka kaut kur dziļi iekšā viņi saprot, ka kaut kas dzīvē varētu būt iespējams, bet reāli jācenšas, jāriskē, jāiet uz priekšu. Viņi to pārāk baidās darīt, vai viņiem ir slinkus, tāpēc, kad viņi redz kaut ko mazāko potenciālu citam cilvēkam, un kad tev ir reāli griba, tas jau ir liels potenciāls. Tas jau ir reāli 50% no kaut kāda succesa, ja tev vismaz ir griba kaut ko darīt. Un tā kā daudz cilvēku, kuri neko nav dzīvē sasnieguši, kad viņi jūt vismaz mazāku kaut kādu ambīciju citos cilvēkos, viņi uzreiz cenšas to cilvēku pazemināt un izdarīt visu, lai tas cilvēks paliek tajā līmenī, kur viņš ir. Esmu to sastapis daudzās vietās. Esmu redzējis daudzus savus draugus, kuriem bija labas idejas, bet viņi neturpināja strādāt pie tām, jo apkārt ģimene, draugi, tik daudz sūdus viņiem sabāzuši ausīs, ka viņi vienkārši pat beidza mēģināt. Viņi pat neturpināja, jo viņiem vienkārši nebija motivācijas to darīt, jo cilvēki apkārt vienkārši to motivāciju vienkārši nogalināja. Tā kā pirmkārt, cilvēki, kuriem ir apkārt, protams, vai nu man ir parasti draugi, vai cilvēki, kuriem nav dzīvē nekā, jā. Un tie draugi, man ir labākais draugs, viņš ir no Azerbaidžānas, jūs varbūt redzējāt viņu manā Instagramā. Mēs ar viņu draudzējamies jau vairāk par 20 gadiem, 22, no bērnības. Un viņš izauga ļoti parastā ģimenē, tāpat kā es. Un viņš strādā, viņam šodien alga ir 2000 eiro, viņš strādā Latvijā, viņš agrāk bija par jūrnieku, tagad viņš vecrīgā strādā kaut kādā tur firmā ar finanšu saistīs, 2000 eiro viņam alga. Es viņu saucu pie sevi, viņam vienkārši tas neinteresē, viņš pateica, es gribu vienkārši būt ar tevi draugs visu dzīvi, man neinteresē tavu naudu, man neinteresē iet strādāt. Es viņu saucu tradingā, vismaz šoreiz viņš sapirka kriptovalūtas, es sastādīju viņam pareizu portfeli, viņš iemeta 10 000 eiro, kur viņam bija, un viņš savu sotaku vai 200 000 pa nākamajiem 12 mēnešiem viņš nopelnīs ar to, viņam būs prieks. Bet viņš nekad negribēja iet pie maniem strādāt, viņam nekad nebija baigās motivācijas tur kaut ko darīt, viņam ir dzīvoklis, viņam ir tā alga, kaut ko viņš ar kripto tur nopelnīs, un viņam vispārējais ir piedīrs. Bet tā kā tas, ko es ar to cenšos pateikt, ka ja jums ir kaut kāda vēlēšanas kaut ko iet un kaut ko darīt un izrauties ārā, tas nenozīmē, ka visus labākos reāli, jūsu labākos draugus jāmet ārā un ar viņiem nav jākomunicē vai ar jūsu radiniekiem. Bet, ko es gribu pateikt, ka jums reāli vajag vismaz aizdomāties par to, kuri cilvēki jums ir apkārt negatīva ziņā. Ko es ar to domāju? Ja cilvēki jums apkārt vienmēr jums stāsta, ka tu neko nevari, viņi jūs programmē, jūs neko nevarat, tā ir stūba ideja, tu esi loks, pat nedomā par to, tevi appisīs, jebkurš negatīvs.
Ar tādiem cilvēkiem, ja tas ir tavs radinieks, man būtu pohuj. Es viņu mestu nahuj no savas dzīves, ja tā būtu mana māte, mana vec, man būtu pie dirses. Ja cilvēks man pa dzīvi maisa, viņš mani nesaporto, viņš man neko nedod un viņš tikai mani velk uz leju, nahuj. Nahuj. Yes, nahuj. Reāli. Es tāds biju pat 16 gados. Ja? Vēlreiz atkārtošos, man ir parasti draugi. Cilvēkiem, kādi strādā pie maniem vēl joprojām, kādi nestrādā pie maniem, reāli man ir labākie draugi. Kādam es biju palīdzējis, ļoti labi tagad pelnie, bija tāda interese, bet es nekad neskatos uz cik cilvēkam ir naudas, bet es skatos, kādas mums ir attiecības. Man vienmēr bija parasti draugi, un kad es kaut ko to ceļu biju sācis, es viņiem visu stāstīju, un viņi vienmēr man teica, super, krūti, jā, wow, malacis, tur saportoju, ja tur varu tur ar kaut ko palīdzēt, ja ko tu man pasaki, ja, un tas ir ļoti labs draugs. Ja, tā kā viņš var būt parasts, viņam varbūt pašam nav motivācijas, tādu draugu var vienmēr atstāt, un tu vienmēr ar viņu vari parunāt, viņam izstāstīt savus kaut kādus rezultātus, viņš vienmēr būs par tevīm priecīgs. Zībīs, tas ir ļoti labs draugs, ja pat viņam nekā nav. Protams, labāk ir tie draugi, kuriem visi ir, un viņi ir augstāki par tevīm, viņi kaut ko dara, un tur vēl ar viņiem draudzējies un iej uz priekšu. Tas arī ir forši. Man tā dzīvē nav paveicies. Man ir pāris draugi, kuri ir miljardieri, kuri ir ļoti bagāti cilvēki, bet es nevaru viņus nosaukt par reāliem draugiem, jo es viņu zinu tur, gadu, 2, 3, 5 gadus. Tas ir vairāk paziņas nekā draugi. Īstu draugu nav daudz. Un es domāju, ka īsti draugi, reāla draudzība ir, tādu cilvēku tev var dzīvē būt 1, 2, 3, 4. Varbūt. Ja? Vispārējais ir labas paziņas, bet tie nav tavi draugi. Tā kā tas ir ļoti nopietni, to vajag ļoti labi saprast. Daudzi saka, man 100 draugu. Nihoja nav tev nekādu 100 draugu, tas nav iespējams. Tu vari zināt 100 cilvēkus, bet draugi ir pāris cilvēki, reāli draugi. Tā kā, un var dzīvē nepaveikties, te varbūt nebūs apkārt reālu draugu, kuri vēl arī kaut ko grib, kaut kur iet uz priekšu un kaut ko dara. Ar tādiem draugiem vienkārši paveicās, tu vinnēji loteriju. Ja? Man tā nepaveicās. Reāli es varu teikt, ka no visiem draugiem, kur man bija, man ir visvairāk naudas, esmu izrāvies vis tālāk un daudz tālāk nekā visi mani draugi. Tā kā man bija vairāk long journey, es biju viens to visu darījis, bet neviens ar Sofiju. Tā kā mēs to visu sasniedzām ar Sofiju. Sofija ir arī mans draugs. Tā kā labi, man paveicās sievas ziņā. Jā, mana sieva arī mans ir labākais draugs un partneris un kaut vai visu biznesu pats taisa, bet tāpat viņa man kaut kur palīdz, kaut kādu padomu iedod, kaut vai viņa daudzās lietās nihoja nesaprot, vienkārši viņa ir pareiz domāšana un viņa mani saprot un kaut kā mēs viens otram palīdzam. Tā kā, ja tu ej uz augšu, tev vajag draugus, kuri vismaz tev saka, ka tev viss sanāks, vai cilvēki, ar kuriem tu kopā ej. Visi pārējie, kuri tev ir īsti draugi, ar kuriem tu dzer aliņu, un viņi tev stāsta, viss tas ir huņa, tas tūba ideja, tādus cilvēkus nahuj. Sorry, tādus cilvēkus nahuj. Tev nekas ar viņiem nesanāks, un tici man, kad tu izrausies, kad tev kaut kas sanāks, tie cilvēki vairs nebūs tevi draugi. Viņi paliks par taviem ienaidniekiem, 100%. Jo viņi jau ir tavi ienaidnieki. Ja viņi tev saka, ka tev nekas nesanāks, tas jau ir tavs lielākais, ienaidnieks. Un tagad es pāriešu pie tā, ar ko vispār sākt, kad tu kaut ko dari. Ar ko man sākās viss? Tikai vienu lietu. Vienmēr fundaments, es par to biju runājis ar ļoti daudziem bagātiem cilvēkiem, fundaments ir viens. Un tas fundaments ir ticība sevi. Kad tu tici pats sev, un tu domā, tev sanāks tāds, tu pat vēl nezini, kā tev tas viss būs, bet tu tici, ka tev būs labāka dzīve, nekā viņi ir tagad. Un tiklīdz tev ir cilvēki apkārt, kuri pateiks, laba ideja, vai good luck, viss ir super. Bet ja tev ir apkārt cilvēki, kuri pateiks, huņa, šitais huņa, tu pats vēl tam ceļam neesi izgājis cauri, tā kā tev tā ticība viņa ir, bet viņa ir ļoti vāja. Viņa vienmēr sākumā būs vāja. Un tev būs ļoti viegli to ticību kaut kā reāli nogalināt, ja tev kaut kā tie debili teiks, ka, nekas nav iespējams. Tā kā sākas viss ar ļoti dziļu ticību. Tagad par manu ceļu. Kad es piedzimu Latvijā, es biju arī gājis latviešu skolu, kāpēc man ir latviešu valodas mācījos dažādās latviešu skolās. Pēc tam es savā teenage
kad es paliku pa tīneidžeri, es pārvācos dzīvot uz Ameriku, tur bija diezgan sarežģīta dzīve Ņujorkā, kur arī māte bija sakrājusi visu naudu, kura bija, reāli viss, kas viņai bija, aizgāja uz manu pārbraukšanu uz Ameriku. Par ko es viņai ļoti esmu pateicīgs. Viņai arī bija kredīti un kā tur tikai nebija. Tur finanšu situācija bija reāli hujovē. Tāpēc uz šo brīdi es viņai izmaksāju ļoti lielu ikmēneša pensiju, jo es zinu, ka Latvija viņi nedos neko. Nekad nedeva, nedod un nedos. Tāpēc vecmāmiņai un mātei es dodu ļoti augstas pensijas, lai viņi būtu ar ko samaksāt par zobiem, par dakteriem, par kaut kādiem restorāniem, par komunāliem, par mašīnu, par visu. Un par paceļot un ļoti laba, ļoti augsta pensija. Daudz augstāka nekā Latvija pa 100 gadiem viņi izmaksātu. Tāpēc, ka viņa man iedeva visu, ko viņa varēja. Un, kad es dzīvoju Amerikā, vienu brīdī sanāca tā, kad māte man piezvanīja, pateica, ka naudas baigi nav, jo mēs vienmēr domājām, ka jebko, kad tu dzīvē dari, tev liekas, tu pasēdi, paskaiti, tā izmaksās tik un tik. Un pārsvarā, kā arī biznesā sanāk, kad galējais cipars ir vienmēr daudz augstāks. Un Amerika nav lēta. Tā kā uz otro gadu, kad es tur mācījos, man māte piezvanīja man un pateica, ka ar naudu ir bišķiņ sūdīgi, ka man kaut ko ir jādomā arī, kur strādāt, kaut ko mēģināt, tā tālāk. Es jau tajā laikā biju strādājis, es jau strādāju bibliotēkā daudzus mēnešus tur, no kurienes beigās man izmet ārā, jo es sapratu, ka tur nekāds izaugsmes nav. Es strādāju Fulton Montgomery Community College'ā, Evans Library, Evans bibliotēkā, Ņujorkas štatā. Un mani galu galā izmet ārā, jo man bija limits, es varēju strādāt tikai cik stundas nedēļā, jo es biju students, un es pelnīju tur kaut kādu $900 mēnesī. Jā, $900 tur 10, 12, 13 gadus atpakaļ, tas vairāk. Izklausās daudz, jā, bet īstenībā Amerikā tas ir nihujā, tā ir huņa pilnīgākā. Un es sapratu, ka es nevaru, nekāds izaugsmes tur nav. Un es jau pat tad, man bija 16, 17 gadi, es sēdēju ar savu galvu, domāju, ko man darīt, jo $900 es varu dirus sev noslaucīt. Man tur par koledžu jāmaksā 4,5 tūkstoši par vienu semestri. Un arī dzīvošana Ņujorkā un kaut kāda mašīna, benzīna, tur mašīnu vajadzēja pirkt, tur izdevumi bija ļoti daudz. Un es sāku ar galvu vienkārši, es nezināju, ko darīt. Es biju situācija, ka vai tu brauc nahuj atpakaļ uz Latviju, vai ko tev darīt. Un tad vienkārši tādā es biju situācija, ka es nevarēju neko nedarīt. Un pirmais, kas man iegāja prātā, pirmā mana nopelnītā nauda, bija, kad es flipoju mašīnu. Es pēc tam sāku ar elektroniku, bet pats pirmākais. Man vienmēr patika mašīnas. Es ļoti labi saprotu kaut ko mašīnās. Jā, es saprotu, cik viņas maksā, kā viņas strādā, kā viņas remontēt. Es paši varu atremontēt mašīnu, kaut kādas elementārās lietas. Un man tas ļoti patika. Un es ieraudzīju Craigslistā, bija pārdošanā Mazda 2001. gada, bišķiņa rūsu, tāda rumbula stilā. Un viņai bija bišķiņ dūmi kad tu viņu pielaidi, dūmi gāja ārā no trubas, kāds Latvijas nezinu. Man latviešu valoda nav perfekta, tā kā sorry, es daru, ko varu. Tā kā viņa izskatījās ļoti sūdīgi, un viņa bija tumši zaļā krāsā, viss salons bija kaut kādā kečupā, vienkārši kaut kāds jocīgs cilvēks tur ar viņu braukāja iepriekš. Un viņa bija pārdošanā par $1,500, un tad tas jau bija diezgan lēti. Bet kaut kāds viņai cena bija aptuveni 2,5-3 štuks, kaut kas tāds pēc Kelly Blue Book Value. Tur tāds mājaslapa vēl joprojām, man liekas, viņa Amerikā ir, kur tu vari pastīties, ielikt VIN numuru un pastīties aptuveni, cik tā automašīna varētu maksāt pēc tirgus vērtības. Es aizbraucu viņu pastīties, un es sapratu, ka tur ir rūsa, ko uz bildēm nevarēja redzēt. Tur bija jau tie dūmi, kuri gāja no trubas ārā, un viņa pati pa sevi bija, viss salons bija vienkārši dirsā, vienkārši viss netīrs. Un es sapratu, ka šito es nekā nevarēšu flipot, jo pa 2,5 štukām tur jābūt tai mašīnai ļoti labā stāvoklī. Es jau iesēdos mašīnā, un tā meitene, viņa man skrēja pakaļ, meitene viņu pārdeva un teica, iedodiet man vismaz kaut ko pa to mašīnu. Un galu galā es pat negribēju viņu ne pa ko ņemt, es pat pa 1000 viņu negribēju pirkt, jo es sapratu, ko es ar viņu darīšu. Galu galā iespējams tas tikai Amerikā bija, iespējams, nezinu, es viņu nopirku pa $550. Tas bija tas, kas man bija līdzi. Tas bija gandrīz viss, kas vispār man bija, $500.
Es viņu nopirku, un es viņu atvedu uz mājām. Es dabūju to titulu, kuru tas ir Amerikas automašīnas reģistrācijas veids. Es pastījos uz to visu huņu, es domāju, labi, ko es ar viņu darīšu. Jo pa $500 točna viņu kaut ko var flipot un pārdot dārgāk. Es nopirku balonu, tumši zaļā krāsā. Viņš nebija krāsā, kā tā krāsa atšķirās. Es nokrāsoju to rūsu 4 reizes 4 slāņus, Pēc tam es pastījos, tad YouTube vēl bija vienkārši reāli sūdīgs, bet es atradu video, kā mainīt, kāpēc varētu būt dūmi, kuri varētu nākt ārā no trubas, kad tu pielaidi motoru. Un tas bija dēļ head gasket. Tā ir tāda kā, kāds latviski, gumija, kura ir starp to augšējo motoru daļu un citu motoru daļu. Un tā gumija kaut kur laida cauri eļļu, viņa gāja cilindrā un tad dedzināja to eļļu, tāpēc tie dūmi gāja no trubas. Es atradu, kur to gumiju nopirkt. Es samaksāju autozonā pa viņu $30. Es pats atradu garāžā, kur es īrēju dzīvokli, tur bija istabu, vairāk ne dzīvokli. Es atradu garāžā renču un es pats samainīju to gumiju un tie dūmi aizgāja. Varbūt man paveicās, jo tur varbūt kaut kādi citi varētu būt iemesli tiem dūmiem, bet dūmi aizgāja. Uz 90%. Bišķiņ palika, bet pārsvarā aizgāja. Pēc tam es iztērēju kaut kādu dienu, es iztērēju kaut kādus vēl $50 uz cleaning supplies, tur uz dažādām tur švammām, uz visu, ko tu vari izmantot, lai tīrītu salonu mašīnai. Un es visu dienu pisos ar to salonu, bet es viņu atmazgāju tā, ka man liekas, viņš bija kā jauns. Es pat biju ja viņš reāli bija smuks salons. Es viņu attīrīju un pēc tam, lai saistinātu to visu storiju, es viņu pārdevu par $2,200. Galu galā viņi man samaksāja par mašīnu, plus par to $700 kaut ko dollars. Karoči, es nopelnīju pāri pa štuku, pa nedēļu, vienkārši nopirkot un pārdodot vienu mašīnu. Un es sapratu, jebaļ. Okay. Tā kā šeit var ar to nodarboties. Un pēc tam es vienkārši Craigslistā metu iekšā vispār ļoti daudz sludinājumu par to, ka es kaut ko nopirkšu. Nopirkšu iPhone kategorijā, nopirkšu mašīnu kategorijā, bet pārsvarā man mašīnas baigi nepiedāvāja. Man vienmēr piedāvāja iPhone'us, vecos MacBookus, iMacus, dažas citas elektronikas un tā tālāk. Tā kā, teiksim, iPhones uz to brīdi 5. maksāja tur $500. Cilvēks man zvana, es viņam piedāvājuši tur $350-400. Pārsvarā manī sūtīja nahuj, bet viens no 10 cilvēkiem teica, vai pohuj, davai, man tagad vajag. Viņi pat pie manī veda tos iPhones. Un es viņam devu to naudu un pēc tam pats viņu flipoju un pārdevu pa $50 dārgāk. Bet caur manīm gāja katru mēnesi pa 20-30 iPhone'iem, pa 5 galu galā MacBookiem, pa pāris mašīnām. Un arī, ko es darīju, es redzēju, ka amerikāņi bieži vien met ārā labas mēbeles. Kā labas? Mūsu ziņā labas. Amerikāņu ziņā hujovojas tur, nezinu, kaut kādu veco galdu vai divānu, kur tur suņi kaut kādi gulēja vēl kaut ko. Un es braukāju, man bija Fords, liels tāds mikroautobusiņš pa $1,200. Es viņu nopirku arī viss sarūsējis, dzeltenā krāsā vienkārši, Tu vari izņemt ārā atslēgu, un viņš vēl joprojām darbotos, motors, sudegāpals. Es ar viņu braukāju pa svētdienām un lasīju to visu pa labiem rajoniem. Mēbeles vedu viņus uz savu nelielu storedžu, tur es viņus tīrīju, fotografēju un pārdevu. Un viens no labākiem dīliem man bija savācu balto dīvānu, viņu attīrīju, reāli smuks balts dīvāns, un es viņu pārdevu pa $800. Un es viņu dabūju pa brīvu, Tā kā man bija labākais mēnesis Amerikā, es nopelnīju $8,000 tādā veidā. Plus es mācījos universitātē tā tālāk. Es pēc tam jau maksāju pats par savu universitāti. Es nopirku savu pirmo Porsche Cayenne, veco, viņš bija 2004. gada, tumši zaļš, kur varbūt bildi atradīšu, jums parādīšu. Pats nopirku savu Porsche, man bija 18, palika pa 19, vienkārši es samaksāju par viņu $15,000. Viņam bija liels daudz kilometru un tā tālāk, bet topēr Porsche es nopirku, Tā kā, ko es darīju, es vienkārši pirku un pārdevu. Es vienkārši ieraudzīju to iespēju. Un tālāk man sanāk tā sapratne, kā vispār biznesa notiek, kā notiek tradings pēc principa, jo tas pats arī kriptovalūtās. Tu nopērc lētāk, pārdod dārgāk. Kaut kur tev tas sanāk, kaut kur ne, jo pāris reizes man arī uzmet ar iPhone'iem, pārdā man kaut ko sabloķēt un
nozagtu telefonu, kuru mēs varēja tikai izmest. Tā kā kaut kur es arī biju kaut ko papisījis, tas bija normāls. Kaut kādā mašīnā es kaut ko papisu, jo es skatījos, domāju, ka man sanāks pārdot dārgāk, bet man nesanāca, un mašīna ļoti ilgi sēdēja, man vajadzēja viņu pārdot un dabūt mīnusu. Tas arī viss bija, tā kā nepadomājiet, ka katru reizi kaut ko pelnīju, nihujā. Un tad atnāca manā dzīvē cilvēks, Alts viņu sauc no Šveices, kurš man piedāvāja caur māti. Māti mani iepazīstināja ar viņu. Un mums sanāca kaut kā ļoti sadraudzēties, jo viņam nebija ne ģimenes, nekā. Un viņam bija jau tādi 50 gadi. Un viņš man pieeicēs, tikko tad dabūju bakalaura grādu. Man bija 19 gadi, kad es viņu dabūju. Tā ir atsevišķa, komentāros varat pateikt, tā ir atsevišķa vispār stāsts, kā es 19 gados dabāju bakalaura grādu. Es vienkārši pārlecu caur high school Amerikā, tur ir sistēma, kā to var izdarīt. Un pēc nedēļas man palika 20, un man bija jau bakalaura grāds rokās. Es saīsināju to ceļu pa 3 gadiem, un daudz naudas arī saekonomēju. Bet tas ir atsevišķs storijas, komentāros varat pateikt, varu izstāstīt. Un pēc tam es ieraudzīju to iespēju, bet viņš negribēja, lai es viņam kaut ko maksāju par to izglītību, lai es pie viņa mācītos tur tradingam un tā tālāk. Viņš pateica, ka cena tam ir, ka es pametu visu savu dzīvi Amerikā un pārbraucu uz Šveici un ar viņu pavadu pāris mēnešus, kad viņš man iemācīs par portfolio management, tradingu, akcijām, futuresiem un tā tālāk. Un, protams, es redzēju, ka cilvēkam es viņu nezināju vispār, māte viņu gandrīz vai nezināju. Viss, ko es redzēju, ka viņam reāli ir nauda. Un mums reāli ir labs connections, es reāli saprotu viņu, un viņš mani saprot. Tas bet man vajadzēja vispār pamest visu savu dzīvi Amerikā, visu. Man vajadzēja vienkārši pamest universitāti, jo es tagad tālāk jau gāju uz nākamu universitāti, lai dabūtu juridisko izglītību. Un man vajadzēja to visu pamest. Un pilnībā visu dzīvi, visus draugus, visu, kas man bija Amerikā, draudzeni un tā tālāk, visam vajadzēja pateikt čau, nahuj. Un sākt vēlreiz atkal jaunu dzīvi. Atkal. Tā jau otrā, trešā reize sanāk. Es pārbraucu uz Šveici, tur es mācījos pusgadu un izskatījās viss ļoti forši. Un es izmantoju man pārpalika visu, ko es tos mēnešus gadus biju pelnījis, krājis, kaut ko tērējis uz tusiņiem un meitenēm tā tālāk. Tas arī manā dzīve visi bijis. Man palika 15 štukas, jo es labi pelnīju, bet tajā pašā laikā es daudz tērēju. Un tos 15 štukas es ieliku tradingā. Un pa pirmajiem pāris mēnešiem es padirsu gandrīz visu, un es domāju, ka ar to pilnībā man dzīve ir beigusies. Jo mans mentors, viņš pielaida vienu kļūdu, viņš jau bija tirgu un tradingā tik daudzus gadus, ka priekš viņam bija tas viss tik elementāri, ka viņam pat nebija aizdomas, ka man kaut kas varētu nesanākt, jo viņš tik elementāri tas priekš viņam viss bija. Ne elementāri, bet nesarežģīti. Uz prakses manā gadījumā sanāca viss savādāk. Un bija ļoti sarežģīti, un es gandrīz visu padirsu, un tad man visu vajadzēja vienkārši likt visam stop. Es visu apstājos, es vispār nekur tālāk nekustējos, es savācu kopā visas savas domas, es nezināju, ko es gribēju iziet ārā pa logu. Godīgi, es gribēju iziet nahuj ārā pa logu. Es nezināju, ko darīt tālāk, un pēc kaut kāda mēneša es salasīju tos savas emocijas, sapratu, labi. Jā, man palika 4 štukas. Ja es padarīšu šito, nahuj, viss. Bet es ne tā, kad es lecu iekšā vēl tur all in. Nē, es pārlasīju pilnībā stratēģiju ar savu mentoru, viņš man palīdzēja. Un tur piegājiens bija ļoti gramatiski pareizs, tur ļoti tehniski pareizs piegājiens, tur nekāda all in nebija. Un pa bišķiņam, pa nākamajiem 3 gadiem man beidzot sanāca. Tā kā pa 3 gadiem es tiku līdz 1 miljonam, pa 3 gadiem. Nihuja ne pa mēnesi, ne pa 6 mēnešiem, pa 3 gadiem. Un tālāk es jau arī satiku Sofiju. Viņa redzēja, kā es strādāju, labi, es nopelnīju tur kaut kādu labu jau pīķi kopā, jau būdams kopā ar Sofiju. Un viņi man tad izstāstīja, ka, klausies, tev ir tik interesantas zināšanas, tev reāli sanāk. Kāpēc mēs tad Latvijā vēl bijām? Kāpēc es pārvalstu, ka pāris gadus padzīvojām atkal Latvijā? Viņi pateica, kāpēc tu negribi sākt sociālos tīklus? Tev ir zināšanas, kāpēc tu negribi dalīties ar to ar cilvēkiem un vēl par to ekstra pelnīt naudu. Es nekad pret to nopietni neteicos, jo man likās, ka kādi kursi, pilnīgā kā huņa. Bet es sapratu, ka kāpēc to nepamēģināt, jo tradings viņš tāds ir. Viņš to iet, to neiet. Principā, ja tu kopumā pa gadu nopelni, tu esi malacis. Tu esi reāli ahuienais malacis. Un tur tādi, ups and downs, tur emocionāli, reāli, jebkurš var cits pateikt, jebko, es jums pateikšu vienmēr, kā ir. Emocionāli
ļoti varbūt sarežģīti. Tā kā viņi to redzēja, es biju resns, tāds liels, sēdēju pie datora pa 12 stundām dienā. Un es domāju, labi, tā pamēģināsim. Un 2020. gadā mēs palaidām pirmo kursu, tradinga kursu. Un pa pirmo gadu, tas bija Covid, pa pirmo gadu nopelnīju no nulles ar tradinga kursu $2 miljonus. $2 miljonus pa gadu. 2020. gads tas bija. Es vienkārši biju ahujā, jo es arī tradingā nopelnīju, un tur nopelnīju, un es tāds, naudiņā aizgāja. Un tad sākās nākamās domas, man kaut kā sociāli tīkli aizgāja, kaut vai pastaties manas vecos video, tur, es knapi varu 3 vārdus kopā savilkt. Vienkārši ļoti sarežģīti bija to visu darīt. Tagad izskatās, blā, 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 tā smuki var runāt dažādās valodās, skraidi, kaut ko rādi tur un tā viss super. Tā nebija. Sākumā bija tāds pisiens, es nevarēju, nofilmēt vienu video pa taisno. Tas aizņēma vienkārši visu dienu, lai kaut ko nofilmētu. Baigi sarežģīti bija. Bet galu galā tas viss aizgāja pa bišķiņam ar praksi. Pāris gadus tas aizņēma, un tad jau kaut kāds 1 miljons sekotāju bija. Un tad es domāju, var palaist savu fondu, vienmēr gribēju palaist fondu. Palaidu Kralo Capital, palaidu Kralo Ventures, palaidu pāris citus pa ceļam biznesu, kuri godīgi apdirsās, nekas nesanāca, es padirsu naudu. Arī padirsu naudu Dubajas nekustamā īpašumā brokeru kompānijā, man bija sava kompānija Dubajā. Nekustamo īpašumu darbojāmies. Mans partneris mani uzmeta. Tā sanāca, reāli mani uzmeta. Es pazaudēju $150 un 6 mēnešus sava laika. Tā kā pa ceļam bija arī kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca. Bet ar katru dienu, katru mēnesi, katru gadu jaunas lietas, jaunas durvis vērās vaļā un vērās vaļā un vērās vaļā. Un tagad šodien mēs pelnam pāri pa miljonu, es personiski pelnu vairāk nekā $1 miljonu mēnesi. Kā es varu atļauties dzīvot mājā, kura maksā $1 miljonu gadā vienkārši īre. 100 štukas mēnesī īra, kopā ar pavāru, ar driveri, ar meidiem, ar tiem, kuri apkalpo visu. Tā kā te arī daudz izdevumu ir. Vai es domāju, ka es no pļauniekiem tikšu uz šejieni? Nē. Vai es tiku līdz šejienei pa 1 gadu? Nē. Tas bija darbs aiz darba, aiz kaut kādiem successiem un kaut kādiem failure, un pa bišķiņam, pa granulei, pa vienam gabaliņam. Tas viss aizgāja viens aiz otru, tās durvis vērās vaļā viens aiz otra, aiz trešā, aiz piektā, aiz sestā. Un tā tas notiek, pēc tam tu sēdi un tu tāds, kur tu esi, Vienkārši strādā, bet pats galvenais šī visā procesā jābūt priecīgam, jābūt laimīgam. Un nekad necensties tev teikt, vai es būšu priecīgs kaut kas. Nē, jābūt priecīgam katru momentu. Un tad tas viss process, viss tās sāpes, kuras būs pa ceļam, būs vieglāk uztveramas. Un viss. Tā kā tas bija mans ceļš, un tagad mēs tikām līdz tam, kad man ir 100 darbinieki, 120 darbinieki, kuri maksā man vienās algās mēnesī aiziet $100,000 kā izdevumi. Un mēs taisām tagad biržu, Event Horizonu, savu DEXu, savu blockchainu un tik daudzas lietas, un arī game changeri priekš cilvēkiem tagad. Vienkārši tās durvis vērās vaļā un vienkārši nereāli. Tas viss aizlido. Visu, ko tev vajag no Latvijas, no Ugandas, no jebkurienes, vienu lietu. Pareizs mindsets un vienkārši turpināt. Un visu. Un, piemēram, game changeri, es gribu dot to visu saprašanu, attīrīt jums tās visas ierobežojumus, kuri jums bija iestādīti galvā. Tāpēc sekojiet šeit līdzi, es jums došu visus tos padomus, stāstīšu jau 30 minūtes, sēžu runāju vienkārši priekš jums. Un stāstu reālu savu ceļu, un kā jebkurš no jums, es jums saku, ja jūs mani satiktu 10 gadus atpakaļ, sēžot pļauniekos, es vienkārši biju parasts pacāns. Vienkārši pacāns. Reāli, un es nerunāju to mārketinga ziņā. Varbūt kāds no jums atcerās mani, kādreiz satika Latvijas. Vienkārši biju pacāns, es daudz dzēru aliņu, biju resns tāds, pusi dolbojobs biju arī 100%, un kaut kā izrāvos. Vienkārši es nekad neapstājos. Ne pie kādiem apstākļiem. Es nekad neapstājos. Es turpināju, gāju. Un es nevaru teikt, ka esmu baigi gudrs. Jā, es esmu ļoti pacietīgs, tā kā es zinu, kā gaidīt, man pat ar pacietību ir viss kārtībā. Man ir kaut kāda saprašana aptuveni, cik spēcīgam ir, cik
jāprioritizē darbs un kā ir jācenšas vismaz no sākuma. Bet galvenais ar prieku to darīt, ar laimi iekšā. Un kā es no paša pirmās dienas zināju, kā sūda cilvēkus jāmet ārā no savas dzīves, lai viņi tev nevelk uz leju. Un viss. Tā kā jebkurš pirmais solis ir elementārs. Jā, tikt līdz šim līmenim, kad, teorētiski es varētu būt, ja es gribētu Latvijas Forbesā tikt un būt viens no bagātākiem Latvijas iedzīvotājiem, ja tu gribi izdarīt to pašu un pa vienu gadu, tas ir gandrīz nereāli. Jā, tas ir, es nezinu, kam ir jānotiek, varbūt IT genius, vai tu atrod kaut kādu, medikamentu no vēža vai vēl kaut ko tur, es nezinu, tu esi kaut kāds tur ģēnijs, vēl kaut kas, varbūt. Bet tā, ja tu vienkārši pa to ceļu ej, tas nenotiek ātri. Bet tas var notikt. Kāpēc cilvēkiem nekā nesanāk? Jo viņi netiek līdz galam, viņi neaiziet līdz galam. Viņi kaut ko iesāk, viņi pamēģina, un pēc tam viņi vienkārši nahuj pamet viņu. Viss, garantēju, tikai dēļ tā. Ja tu šodien sāksi darīt, klausīsies mani, piedalīsies Game Changerī, es tev garantēju, tev sanāks. Pēc 6 mēnešiem, 12, tev mainīsies dzīve uz 180 grādiem. Tev vienkārši sok iekšā to informāciju un vienkārši jāturpina. Tagad padodiet ziņu, kurš noklausījās līdz galam, un vai jums patika tāds video, un iedodiet kaut kāds arī padomus, ko jūs gribētu dzirdēt nākamajā video, varbūt rīt, varbūt parīt, kad būs laiks ierakstīšu jums šeit, un arī tos vinnētājus par to konkursu izvēlēsimies šodien vakarā. Un paldies, vēlu jums visiem foršu dienu. Čau, čau!